Divās nedēļās jūsu komandai Dobeles Teneks diezgan svarīgas spēles. Pagājušajā nedēļā nospēlēt Celtnieku. Kurš kaut kāds secinājumi izdarīt, kā gāja spēlē komandai pašam? Principā komandai gāja no sākuma diezgan švakri. Attiecīgi, jo nebijām, noskaņojušies un nebijām gatavojušies tādam sākumam, kad bija diezgan sparīgs no pretinieka puses. Un beigās, noskaņojāmies. Bišķi pa vēlu, it kā jau spēlē vajadzēja ātrāk, labāk un sagatavoties. Tad noskaņojāmies un es uzskatu, ka tā bija rakstura spēle. Tur dažas tādas nianses, kas principā daudz ko pamainīja. To, ka mēs, es domāju, vairāk gribējām, mēs vairāk cīnījāmies. Nevar teikt, ka otra komanda necīnījās, bet es uzskatu, ka to spēli uzvarēja tie, kas, kā saka, cīņas spars uzvarēja, principā. Un tā, ja ņem par visu spēli kopumā, ja diezgan spēle tāda bija ļoti kļūdām bagāta no abām komandām. Bet priekš skatītājiem tas bija ļoti skatāms handbols. Tagad jāspēlē ar Ogri šonadēļ, ar kuru arī iepriekš aplīgi nospēlējāt neizšķirt. Droši vien, ka gaidām tikpat līdzvērtīgu cīņu. Kā gatavojaties? Gatavojamies tā kā vienmēr, trenējamies. Vienīgi ir izmaiņas sastāvā, kad Polters izstāsta, kad nespēlēs, un es arī nevaru ar reāli 100% atdevi spēlēt, bet vismaz uz šo spēli būs arī Kreitsbergs. Tā kā mēs noteikti dalīsim to laiku. Es vairāk, varēšu koncentrēties kaut kādām minūtēm, nevis visai spēlē, un kad, es domāju, notiks diezgan liela spēlētāja rotācija. Tādā ziņā, kad ar aizsardzību mums vēl nav īsti skaidrības, ko un kā. To mēs principā šodien mēģināsim treniņā izdomāt. Bet kā jau katrai spēlē, savas lietas, ko mēs darām, tendējamies uz aizsardzību, uz pusātro vairāk. Cerēsim, ka arī viss izdosies. Mums pa labu beigās. Kā tavs savainojums traucē, kā papēdis, kad varētu spēlēt ar pilnu jaudu beidzot atkal? Pilnu jaudu, lai es varētu spēlēt, man vēl kāds mēnesis ir nopietni uz fizisko jāpastrādā. Un tas jau ir sarunāts Dobelē, kad es vēl ar treneriem komunicēšu, kad es varēšu kaut kādu laiku pirms treniņa veltīt tieši savai personīgai fiziskai sagatavotībai kopā ar treneri Jānu Zāgmani. Un attiecīgi papēdis spēlēs liek manīt pa sevi tā, kad man pašam bišķi psiholoģiski bail viņu tā kā pārslogot to un baigo slodzi likt tieši uz pašu to, uz pilnu pēdu. Un es spēlēju tādu tā kā mazu ortozīti iekšā pēdiņā, un tas man bišķi psiholoģiski dod. Un es nezinu, 100% gatavs, varbūt būšu pēc kādu, mēnešu, pusotru. Laiks rādīs. Bet, kā saka, ar domām jau daudz ko gribu izdarīt, bet tas tā varēšana galīgi nesanāk. Tad lai jums veids sezienas spēlē. Jā, paldies.